Pirmā klase. Pirmā klase ir kā pirmais kilometrs. Skriet ir vienkārši, nekas nesāp, un pat ja kāds kauls salūst, tas tikpat ātri sadzīst. Mana mīļākā stunda ir pusdienas, un pēc katras maltītes mēs visi pieceļamies kājās un sakam lielu, varenu paldies! Mana mamma grib, lai es iemācos rakstīt un lasīt, bet es uz skolu eju spēlēt ķerenes. Otrā klase. Sākam nedaudz pieaugt. Sajūt, ka prātā taču gan jau vien daži milimetri augumā. Matemātikas stundā domas klejo kaut kur starp manā putru un skatu, kā klases biedrs Edgars urbina degunu. Zem galda jau veidojas puņķu kolonija, nav brīnums, ka neviens viņam negrib sēdēt blakus. Mēs pildām tekstu uzdevumu par bitīti un to, cik metrus viņai vēl jānolido. Skaidrs, ka atbilde ir 5 metri, bet Žanete neatbild uz skolotājas jautājumu un visu laiku brīnās. Skolotāja paskatās uz manu darbu lapu un saka, ka es rakstot kā vista ar kāju. Es izliekos, ka es saprotu, ko viņi domā, kaut gan 100% varu apgalvot, ka es rakstīju ar savu roku, nevis ar vistas kāju. Trešā klase. Rakstu savu pirmo paskaidrojumu. Izrādās, ka mētāt bumbu pret skolas sienu nesot atļauts. Direktori uzstāja, ka šādā veidā varot izsist skolas logu. Es uzstāju, ka es protu tēmēt ļoti pārliecinoši un spēlēju bumbu pret to skolas sienu, kurā ir vismazāk logu. Direktori saka, ka man ir liela mute. Es saku, ka man ir normāla mute. Māma mājās psiho, es nesaprotu, kur ir problēma. 4. klase. Vairs neuztver mācības nopietni. Mājas darbus pildu reti vai nemaz, un mamma bieži nav mājās, lai pārbaudītu. Stundās visu saprot, tāpēc vispār nav svarīgi. Latviešu valodas skolotāji grib man piespiest piedalīties daļu runāšanas konkursā. Man gan tas besī, jo es negribu, lai klases biedri domā, ka esmu kaut kāds mīkstais vai skolotājs mīlulis. Kristers ar Jāni uzreiz sāk ierēkt un ik pa laikam pazobojas, vai es piedalīšos daļo ņuņu konkursā. Man tas vispār nav vajadzīgs. 5. klasē skola paliek grūtāka. Matemātikas stundā nu jau jārēķina procenti un decimāla daļas. Ir grūti koncentrēties, galvā ir pilnīgi kaut kas cits. Gribas jau iet un kopā ar visiem vienkārši šķaidīt bumbu. Stundas laikā nepievērš notiekošajam lielu uzmanību, cenšos sevi izklaidēt, durstot ar zīmolu dzēžgumiju vai cenšoties ieskrāpēt galdā savu vārdu. Skolotāji tas tā besī, ka viņi man piedraud ar izmešanu no klases. Man tas būtu perfektais scenārijs, jo es tur tāpat negribu atrasties. 6. klasē demagoģija uzņem jaunus apgriezienus. Tagad ne tikai cipari un procenti čakarē man prātu, bet arī skolotājs. Jau tā kā būtu laiks pieaugt. Ar šādu attieksmi tu nekur dzīvē netiksi. Tās kļūst par viņu iecienītām frāzēm. Emīls viendien atnāk uz skolu ar jauniem zaļiem Nike. Klases biedri uzreiz sāk runāt, kas kuram nopirks, ko vecāki sagādājuši, un tad Kristers izmanto izdevību, lai nosauktu mani pa bomzi. Uz skolu man sāk patikt nākt arvien mazāk. 7. klase. Es jau beidzot esmu atradzis 2 draugus, Martu un Ernestu. Viņi mācās klasi augstāk. Starpbrīdī mēs ejam pasēdēt pieturā, kad Ernests pēkšņi izvelk no kabatas cigareti un saka, tagad mēs visi kurīsim cīgu. Vai tu esi kādreiz kurījis? Viņš man vaicāja. Es kaut ko sāku tirināties, tostīties, saku, protams. Ievelku pirmo dūmu, sāku kārtīgi klapot, taču pēc pāris dienām tā jau kļūst par rutīnu. Ievelkt dūmu ir daudz vienkāršāk nekā ievilkt smadzenēs jaunu matemātikas tēmu. Kādā sakrā pēkšņi matemātikā ir parādījušies burti? Matemātikas skolotāji, kuras starp citu ir arī dejošanas skolotāji, man uz šo jautājumu vispār nevar atbildēt. Tā ir pilnīga laika tērēšana. 8. klasē manas atzīmes turpina slīdēt uz leju. Ja likās, ka ar matemātiku ir sūdīgi, tad ķīmija un fizika vispār ir pilnīgas auzas. Kad vajag rakstīt kontrolu darbu, tad špikoju un kaut kā izmoku sekmīgu. Ik pa laikam gan gadās kāds divnieks, bieži pēc skolas tusē ar Martu un Ernestu. Viņiem taču šajā gadā ir jāpabeidz pamatskolu. Viņi nepabeidz. 9. klasē manī parādās biznesa gars.
Sporta skolotājs dusmīgi zvana manai mammai. Vai jūs zināt, ka jūsu dēls organizē nelegālus braucienus uz Milskalnu? Maršruts izplānots. Instruktors pierunāts. Viss ir izdomāts. Vienīgā problēma nav neviena pieaugušā. Māma jautā, kāpēc es tā daru? Viņa ir noskaitusies. Es saku, kā? Es visu esmu izplānojis tā, lai es varētu pavēlt pasnavot un sakrāt kapeikas savam inventāram. Naudas taču nekad nav, pat ja māma strādā 3 darbos. 9. klasi pabeidzu uz stabiliem 4. Beigās pat izlaidumā sajūtos diezgan svinīgi. 10. klasē viss sāk iet pa pieskari. Bastoju stundas un flirtēju ar nesekmību. Mammai veselība kļūst arvien sliktāka, naudas nav, un es arvien biežāk jūtos kā strauss ar galvu smiltīs. Tad skolā parādās jauna matemātikas skolotāja Kristīna no kaut kādas misijas. Viņa dīvaini uz mani paskatās nevis kā uz sliņķi vai uz problēmu, bet tā, it kā es tiešām kaut ko varētu. Sākumā tas kaitina, kāpēc, lai kāds man ticētu? Vienā no konsultācijām viņa mani pēc stundas aptur un saka, tu saproti daudz vairāk nekā pats domā. Pirmo reizi pa ilgiem laikiem iezogas doma, ka varbūt es neesmu pilnīgs idiots. Pēkšņi tie burti formulās vairs neliekas pilnīgs sviests. Es sāku iet uz konsultācijām biežāk, es ceļu roku klasē, klases biedri brīnās, es pats arī brīnos. 11. klasē sāku strādāt Kūdras purvā. Katru rītu braucu ar riteni un pēc darba knapi var pavilkties. Dažām skolotājiem esmu vienkārši kārtējis džeks, kurš neizvilks līdz 12. Bet Kristīna mani turpina bakstīt. Viņa neļauj man pašam sev iestāstīt, ka esmu stulbs. Citreiz sanāk var palīdzēt kādam citam saprast tos sīnus un kosīnus. Tas liekas absurdi. Tas ir es. Tas pats džeks, kurš agrāk knapi vilka 4. Jo vairāk saprotu, jo vairāk gribas pierādīt, ka varu vēl. Ernestu par narkotiku tirgošanu savāc policija. 12. klase, pēdējie metri, tā teikt. Mārts ir sācis strādāt būvniecībā. Viņam ir piķis, viņam ir pasāts, viņam ir dzīve. Es tikmēr vēl sēžu klasē un klausos kaut ko pa funkcijām. Super! Pienāk pavasari, saule veicē un mana motivācija vienkārši... Mārts saka, ka viņam noderētu palīdzības trojkā. Eju uz savu pirmo maiņu, bet pa ceļam mani pamana Kristīna. Es zinu, ka tu vari pabeigt skolu. Viņa saka, tas arī viss. Nekādas lekcijas. Vienkārši pasaka to, ko es pats sev nevaru pateikt, par ko es neesmu drošs. Un man galvā kaut kas noklikšķi. Es saņemos. Vakarā sēžu pie matemātikas. Lamājos, dusmojos, strīdos ar cipariem, zaudēju. Es mēģinu vēlreiz. Un tad notiek brīnums. Es nolieku matemātikas eksāmenu. Un nevis knapi, bet ļoti labi. Par pārsteigumu pilnīgi visiem. Izņemot Kristīnu. Thank you.